Labvakar, RTV skatītāji! Pulkstenis ir 8 vakarā, un tas nozīmē, ka mums laiks aprunāties par Vidzemes aktualitātēm Vidzemes ziņās. Ar jums šovakar kopā būšu es, Kristers Blūms. Šovakar Vidzemes ziņās stāstīsim. Piemin 1941. gada 14. jūnija deportācijas. Turpina kristies piena iepirkuma cenas, un Limbažu baznīcā atklāja griestu gleznojumus. Šodien aprit 75 gadi kopš 1941. gada jūnija deportācijām, kurās no Latvijas tajā skaitā arī no Valmieras izveda 500 cilvēku. Lai pieminētu šo tumšo laiku Latvijas vēsturē, Valmierā šodien norisinās komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīti atceres pasākumi. Pirmais no tiem Valmieras muzeja izstāžu namā, kur ar atmiņu stāstiem atklāta virtuālās izstādes sadaļa Deportācija Valmieras apriņķī. 14. jūnijas Latvijā ir sēru diena, proti komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, kad atceramies notikumus, ko tie, kas paši tos piedzīvojuši, visticamāk vēlētos aizmirst. Tomēr arī sēru diena atcerēja var būt dziļāka doma un nozīme. Šajā gadījumā ar cieņu pieminēt tos, kas tika izsūtīti 1941. gadā. Šo vēstures liecību saglabāšanai palīdz arī mūsdienu tehnoloģijas. Šoreiz stāstīt par virtuālo izstādi 1941. gada 14. jūnijas Latvijas apriņķos, kuru nu papildināta ar sadaļu Deportācija Valmieras apriņķī. Šajā reizē es esmu kopā ar šo 14. jūnija piemiņu. Šogad paiet 75 gadi kopš šīs izsūtīšanas deportācijas. Un mums izveidojas ļoti labs projekts, ļoti laba sadarbība ar Valmieras politiski represēto biedrību, ar Māru Grāveli, ar Valmieras zonālo arhīvu, zonālo valsts arhīvu, ar Māru Stabrovsku un arī, protams, muzejs mums šeit piedāvā to vietu. Un mēs atveram virtuāli sadaļu tieši par Valmieras apriņķi. Valmieras muzeja rīcībā esošā informācija liecina, ka 41. gada 14. jūnijā deportācijās no Latvijas izveida nedaudz vairāk kā 15 000 cilvēku, no kuriem 420 bija no Valmieras apriņķa, savukārt 120 no tiem Valmieras iedzīvotāji. Arī Kalnciem strādājusi arī darba grupā, kas izdeva grāmatu par 41. gada 14. jūnija un 49. gada 25. marta deportācijām. Šīs atmiņas mums ir ļoti tādas dārgas un nepieciešamas, jo šie cilvēki jau vairs nav daudz, kas starp dzīvajiem, vai ne? Un jo to cilvēku būs vairāk, šo atmiņu būs vairāk, jo mēs atgādināsim cilvēkiem par to, kas notika, kāds bija šis 14. jūnijas, kāds bija 25. marts, un tādēļ es vienmēr esmu gribējusi savākt šo cilvēku īstās dzīvās atmiņas. Šodien virtuālās izstādes sadaļas atklāšanā piedalījās izstādes autori un Valmieras pašvaldības pārstāvi. Atmiņu stāsts un fotogrāfijas no izcītīto ģimeņu arhīviem izstādēji gatavoja Valmieras politiski represēto biedrības pārstāvi, sadarbojoties ar Limbažu novadpētniecības muzeju un izmantot arī materiālu no privātajiem arhīviem. Apkopotā informācija iet par Valmierā dzīvojošos cilvēkus, kur izsūtīti no Rīgas, Talsu, kā arī no Valmieras un citiem apriņķiem. Neviens vispār to iedomāties nevar, kā bērni 6-7 gadu vecumā vecāki palaida atpakaļ uz Latviju. Kā viņi brauca, kā viņi gāja. Garklaus kundzei šis stāsts ir gandrīz vai romānu vērts, vārds sakot, vai ne? Un tas ir tāds emocijām bagāts brīdis, kad cilvēki tomēr uzdrošinās runāt par savām pārdzīvoto. Latvijas valsts arhīvs sadarbībā ar zonālajiem arhīviem šo virtuālo izstādi veido jau kopš 2011. gada, un iespēja robežās cenšas to papildināt, jo, kā min paši autori, cilvēki, kuri paši var pastāstīt par 41. gada notikumiem, vairs nav ļoti daudz, tāpēc būtiski saglabāt pēc iespējas vairāk informāciju. Šajā modelī, man liekas, ir vērtīgs tas, ka mēs arī vietējā sabiedrībā uzturam šo piemiņas ideju par deportācijām, par represīvā režīma deportācijām, Latvijas iedzīvotāju deportācijām, un Māra ir arī šeit iesūtīja atmiņas, foto, un es skatījos atbilstīgos cilvēkus arhīvā, jo arhīvā ir izsūtīšanas lietas Latvijas valsts arhīvā. Virtuālo izstādi 1941. gada 14. jūnijas Latvijas apriņķos un visas tās sadaļas Latvijas valsts arhīvu mājaslapā aplūkot var ik viens. Tur ietvert gan atmiņu stāsts, gan fotogrāfijas un citi materiāli, kas stāst par mūsu Latvijas valsts vēsturi un tās tumšākajām lapusēm. Naktis steidzīga mantu krāmēšana, bailes un neziņa par nākotni. 41. gada 14. jūnijas daudzām ģimenēm bija pēdējā diena dzimtenē, bet priekšā garš ceļš lopu vagonos.
Tonakt uz Sibīriju izsūtīja arī Dūņu ģimeni no Valmieras. Krievijas ziemeļi ir dzimtene Nelijai Dūnei, kuri joprojām glabā tēva atmiņu stāstus par dzīvi svešumā. Dēls celies, tā man modina tēvs pienācis pie gultas. Blakus viņam vēl 2 sveši cilvēki. Tēvs pamodina brāli un mēs ģērbjamies. Tātad baumas par izvešanu ir bijuši patiesas un ir atrasts iemesls arī mūsu izsūtīšanai. Nelija Dūne lasa tēva romāna Dūņa atmiņu stāstus, kurus viņš pierakstīs pēc atgriešanās no izsūtījuma. Tēvam bija 16 gadi, kad 1941. gada naktī uz 14. jūniju ģimene aizturēja, sasēdināja lopu vagonos un aizved uz Sibīriju. Dūņas uzskatīja par sociāli bīstamiem, jo Nelijas vecstāvs Jānis Dūnis bija turīgs grāmatu izdevējs un tirgotājs. Pēc deportācijas ģimene nonāca Krasnojarskas apgabalā, kur pavadīja tajus 17 gadus, vargojot koncentrācijas nometnēs un kolhozos. Darbs bijis smags, cilvēki dzīvojuši badā, un tāpēc arī ļoti daudzi gājuši bojā. Viņi bija aizsūtīti kārtīgi tālu uz ziemeļiem, ziemeļu zvejā, un jāvelk tīkli ar kailām rokām. Un tad tēvs teica, ka labāk ir, lai 40 grādi kārtīgs sals, nekā 20 grādi un vējš, jo tad nekur nevar mesties. Un viņš teica, vecā māte nevar, viņai sirds gurst, brālis arī nevar, kādam jāvalk. Un tad viņš bija tas, kas bija vilcis. Bet pateicoties tam, viņi izdzīvoja tās ziemas. Tad, kad citi raksta, ka ēd zāli, viņi varēja iegrūst kādu to trekno zivi, iegrūda sniegā klusām un bija vismaz paēduši. Viņi tur iemācījās zakt. Ja tev ir iespēja paņemt, tad ņem, jo tev ir daudz paņemts jau. Nelijas tēvs atmiņās raksta, nereti pie upi piegādāti milti, taču gandrīz vienmēr to bijis par maz, pieticis vien vietējiem iedzīvotājiem. Bet ziemā, kad upē bija iesalušas kuģu karavāns ar pārtikas kravām, izsūtītie par velti varējuši dabūt sasalušas kartupeļus. Dzīvojuši konusveidīgā čumā, kuram vidu ugunskurs augša bijusi vaļā, jo pa to gājuši dūmi. Vecāmāte vienmēr stāstīja un raudāja, ka viņi ir izlikti ārā zem klais debesis. Tad, kad prasīšu, kur lai viņi guļ, gulēt zem eglis. Un tā viņam kaut kādas tur būdas ir bijušas, un tēvs gulējis pie sienas un no rīta modies augšā un mati piesaluši pie zemes. Nelija Dūne dzimusi 1956. gadā Turuhanskā. Viņas māte ir sibīriete. Ģimene Latvijā atgriezās 1958. gadā, kad Nelija bija aptuveni 2 gadus veca. Par dzimteni viņa neko neatceras, un vienīgais liecinieks par dzīvi Sibīrijā ir tēva atmiņu stāsti, kurus meita ir apņēmusies pārrakstīt, un kas zina, varbūt arī izdot grāmatā. Šodien, kad pie mājām sarkanbaltsarkanie karoga plīvo sēru noformējumā, visā Latvijā noris piemiņas pasākumi. Līdzās ceļam, pa kuru tūkstošiem cilvēku tika vesti uz attālajiem Padomju Savienības reģioniem, šodien pulcējās arī valmierieši. No Valmieras apriņķa pirms 75 gadiem izveda vairāk nekā 420 cilvēku. Tostarp gan valmieriešus, gan rūjieniešus, gan arī limbažniekus. Lielākoties šo cilvēku noziegums bija tas, ka viņi bija strādājuši, sarūpējuši sev mājas un rūpējās par Latviju. Bija ģimenes, kur izved gan bērnus ar māti, gan tēvus. Mēs esam tādā vienlaikus zīmīgā vietā. Valmieras toreizējā dzelzceļa stacija bija tas, jāsaka, liktenīgais krustpunkts, kur daudz no ģimenēm pēdējo reizi arī redzēja savus tēvus un veco tēvus dzīvus. Zied dārzi tik balti kā togad, un ceriņu krāsā tik medaini saldi. Vien aizmirst to nevar, kā togad, kad vasaras vidū daudziem bija augsti. Šis ir piemiņas brīdis, tos, kurus izsūtīja uz Sibīriju. Cik tas svarīgi ir šodien jums? Tas ir svarīgi parādīt tieši tagad, kad mums ir neatkarīga un brīva Latvija, nekā agrāk izsūtīt cilvēkus. Tas, ka tu parādi, ka godu Latvijai, ka cienu Latviju un tā. Piemiņas pasākumā Valmierā piedalījās gan tie, kas tolaik izvesti un atgriezušies, gan arī cilvēki, kuri pirms 75 gadiem zaudējuši savus tuviniekus un tā arī vairs nav satikuši. Tik mūsu mīļos neatvedīs,
Dieva mūža vilciens apstājies. Šo traģēdiju pārcietusi visa latviešu tauta, jo faktiski mēs kopš gan tām dienām, gan arī pēc tam citām izvešanām mēs esam bijuši pavisam savādāk, un mūsu tā iespēja dzīvot, attīstīties un pastāvēt kā valstī, principā tajā brīdī arī uz kādu laiku tika pārtraukt, kas attiecīgi, tagad ar to mēs rēķinamies un tagad mēģinām atgūt pazaudēto, bet otrs, protams, neviens nevar atgūt un nevar atgriezt to, ko pazaudētās dzīvības, un pazaudētās dzīves likteņas un vispārējo. Atnākušie piemiņas pasākumā vienojās kopīgā klusuma brīdī pieminot komunistiskā genocīda upurus un godinot cietušo piemiņu, kā arī pateicās tiem cilvēkiem, kuri savās atmiņās dalās un runā par laiku pirms 75 gadiem šodien. Piena lopkopībā laikā, kad turpina kristies piena iepirkuma cenas, viens no risinājumiem būtu apvienoties nozarē strādājošajām saimniecībām un arī kooperatīviem. Tā vērtē vienā no lielākajām Gulbenes novada piena ražošanas saimniecībām – Lizuma pagasts Sijā brīvzemnieki. Par to, kā šī brīža situācija vērtē saimniecībā un kādu nākotni saredz, to stāstīsim nākamajā sižetā. Brīvzemnieku saimniecībā ir slaukšanas laiks un govs karuselī pacietīgi gaida savu kārtu. Saimniecībā daudz darīts, ieguldīts, lai modernizētu ražošanu un arī domāts par lopu labturību. Pēdējā laikā kolēģi vidū radies tāds teiciens, ka govis mums ir pansijā. Viņas nespēja atpelnīt sevi. Brīvzemniekos šobrīd nāks izmantot visas rezerves, lai noturētu saimniecību, jo, diemžēl, no Eiropas Savienības dalībvalstīm Latvijā ir viens no lielākajiem piena cenu samazinājumiem. Tas jau no 14. gada oktobra šis process ir virzījies uz priekšu ar mīnuszīmi. Konkrēti mūsu saimniecībai salīdzinot ar 14. gada vidējo cenu, kritums ir 41%. Es atļāvos pajautāt ministram, vai slīcēju glābšana ir paša slīcēju rokās. Viņš to apstiprināja. Uz subsīdijām, uz iekšējām rezervēm, pat nezinu, uz ko mēs vēl turamies. Es neredzu nākotni. Tas neliekas neizdevīgi, ne kaut ko tādu. Neviens nespēja ilgtermiņā zem pašsamaksas strādāt. Valsts sniegtais finansiālais atbalsts, kas ir 6,2 miljonu eiro Latvijas piena ražotājiem, kā vērtē brīvzemniekos, ir atspaids, taču tas problēmas nerisina. Protams, tas ir labāk kā nekas. Protams, arī 5 eiro kūtī ir nauda. Tā nav atvesaļošana, izlaicīgs plāksters, šī summa. Brīvzemnieku jaunais saimnieks, analizējot pašreizējo situāciju piena nozarē, saimniecības nākotni gan ar to saisti piesardzīgi vērtējot, ka labprāt turpināt saimniekošanu, taču perspektīvu neredz. Es pilsētu noteikti nevēlos savus vecumdienas arī vēlos Lizumā, arī vēlos kaut ko mazbērniem atstāt. Protams, priecīgāks jau būtu, ka tā būtu lopkopība, bet, ja darbs neatsver tur, pie šādas situācijas nē. Saimniecība kā brīvzemnieki noteikti pastāvēs, bet es domāju, pie šādas situācijas mēs audzēsim graudus. Negribas iedomāties, ka viss šis te stāv tukšs. Gaļiniekus te neieliks. Un gaļinieku pārstrukturizēšana arī gada 2 no kaut kā jādzīvo. Mēs esam 40 darbinieki. Brīvzemnieku saimniece atzīst, ka negrib domāt par to, ka var piepildīties ļaunākais scenārijs un nāktos iekopto ganāmpulku likvidēt. Kā vienu no risinājumiem te redz kopīgi piensaimniecības nozarē meklēt pasaulē jaunus piena tirgus, jo, kā vērtē saimnieki, šajā ziņā visas iespējas vēl nav izmantotas. Arī tur nav pietiekošs darbs Lijā un Lauksaimniecības ministrijas personā, ka palīdzība tirgus meklēšanai vairāk. Mēs esam kooperatīvā piena ceļš un mums pieder Jaunpils pienotava. Un es tā vienkārši esmu informēta par to, kā notiek šo tirgu meklēšana. Lielākam produktu daudzumam to atrast varbūt būtu vieglāk. Arī tagad mums ir, cik es zinu, uz 14 valstīm šie produkti, bet tas ir nelielos apjomos. Ārzemju tirgumu piedāvāt lielākus apjoms jau nav pa spēkam vienai piena saimniecībai, pat nevienam kooperatīvam. Tāpēc, kā vērtē Gunta Bitaniec, pienražošanas saimniecībām ir jāmeklē kopēji sadarbības ceļi. Mēs kooperatīvā arī sākam sarunas par to, un slikta pieredze arī ir pieredze. Es runāju par Latvijas pienu, kā tur sanāca.
Pēdējais laiks, jo nāk tādu piedāvājumu, teiksim, 300 tonnas sviestu. Piemēra pēc. Mēs Jaunpils to nevaram. Tas tikai piemēra pēc. Tas varbūt da jebkas, bet lielāk vienmēr ir stiprāk. Latvijas piensaimniekiem beidzot būtu jāsaprot, ka viena atsevišķa kooperatīvas vai kas nav spēlētāji. Varbūt tagad sapratīs, ka jāiet kopā, jāveido viens spēcīgs uzņēmums. Pašlaik tas ir pēdējais brīdis to darīt. Jo celtne senāk, jo vairāk tajā nepieciešama atjaunošanas darbi. Limbažas Svētā Jāņa evaņģēliski-luteriskajai baznīcai ir vairāk nekā 300 gadu gara vēsture, un veicot dažādus remontdarbus atklājies, ka daļa vēstures liecība paslēptas arī zem biezā krāsas slāņa un padomju laikā ievilktiem elektrības vadiem. Ienākot baznīcā, ne uzreiz var pamanīt mazos cipariņus uz altāra. Tie ir daļa no šeit notiekošā vēstures mantojuma apzināšanās. Te noris arī lielāki darbi, logu restaurācija, un ar tiem tad arī viss sācies. Veikt baznīcas izpēti pieaicināts restaurātoras Natālija Jātniece un Lolita Herms. Tad, kad te veicām baznīcas izpēti, tad restaurators atgādināja, ka būtu jāizpēta arī sakristē, kas arī ir baznīcas daļa, bet varbūt tāda netik ļoti ievērot, un veicot izpēti, viņas atklāja, ka tur ir ļoti interesanti griestu glaznojumi. No sākuma nebija doma vispār šo telpu restaurēt, bet paskatoties uz bojājumu, pateicoties šim bojājumam, kas ir tur stūrī, tika konstatēts, ka tomēr apakšā ir kāds glaznojums. Un tad vienkārši notika izpēte ar Kultūra Kapitāla fonda atbalstu. Un tika atklāts, ka ir krāsojums tāds šablonējums, tur var augšā redzēt. Sakristē ir baznīcas palīgtelpa, tajā uzglabā dievkalpojumu norisē nepieciešamās lietas. Šeit atklātais griestu glaznojums ir izveidots agrāk nekā līdzīgs glaznojums baznīcas kancelē. Šis pats motīvs redzams arī uz altāra glaznojumu. Restaurators spriež, ka šis glaznojums uz sakristējas griestiem tapis pagājušā gadsimta sākumā, līdz aptuveni 30. gadiem. Laika gaitā tas ir diezgan bojājies, bet priekšstats par to, kā glaznojumam jāizskatās, var gūt viegli. Un lai arī šobrīd baznīcā daudzos elementos redzama zaļā krāsa, izrādās zem tās glabājas glaznojumi zilos un marmora toņos, kur dažviet zem viena zaļā slēpjas līdz pat 4 citām krāsām. Bojājumus arī radījuši, protams, tas mitrums, kas ir nācis, un arī padomju laikos ievilktā elektrības tie vadiņi, kurus arī vajadzētu visus likvidēt, lai varētu uztvert to gleznojumu, kāds viņš ir kopumā, jo te ļoti daudz traucē tās lietas. Tā pati virsma, kas ir tie griesti, ir diezgan irdeni un tādi nevisai labi saglabājušies, tāpēc tur vajadzētu ļoti tādi nostiprinoši darbi un varbūt būs rekonstrukcija. Mēs atstāsim kaut kādu kvadrātmetru, 2 uzskates materiālam, kā ir bijis, lai ir vecais krāsojums redzams, bet pārējo iespējams būs rekonstrukcija. Šobrīd, kad vēl nevar zināt, cik labi saglabājies būs glaznojums pārējā griestu daļā, nevar arī spriest, kad viss glaznojums būs iekonservēts un tālāk, kad noritēs rekonstrukcijas darbi. Bet par to, ka glaznojumu vajadzētu atjaunot, restaurators ir pārliecināts. Protams, viss atkarīgs no tā, vai izdosies arī turpmāk piesaistīt finansējumu, bet līdz tam šovasar baznīcas sakristējā norit šī glaznojuma atsekšana un konservācija. Ar to šovakar Vidzemes ziņas arī noslēdzam. Turpināmākā ir sludinājuma un laika prognoze rītdienai. Bet es no jums atvedos, novēlu jauku vakaru un uz tikšanos jau rīt. Astoņdesmit gadu garumā esam pārliecinājušies, ka profesionālā izglītība tas ir drošs garants nākotnē. Izmācies par elektrotehniķi, mēbeļu galdnieku, augstumiekārtu speciālistu vai apgūst kādu citu dzīvē noderīgu profesiju Rīgas Tehniskajā koledžā. Un tu garantēsi sev stabilus ienākumus, zināšanas un profesionālās prasmes. Veicināsi mūsu valsts izaugsmi, uzdrošinies un pievienojies mums. Dokumentus mācībām profesionālajā vidusskolā pieņem no šā gada 13. jūnija. Dokumentus studijām koledžā pieņem no šā gada 1. jūlija. Rīgā, Kandavā, Priekuļos, Daugavpilī. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā www.rtk.lv.
18. jūnijā Alūksne aicina uz sporta un kultūras aktivitātēm visas dienas garumā. Jau 3. reizi Alūksnes ezera krastā līksmosim un lustīgi līgosim Zūšu festivālā kopā ar Alūksnes novada amatieru kolektīviem un muzikantiem. Tevi gaidīs azartiski konkursi, sacensības, amatnieku tirdziņš un garšīgais Alūksnes ezera zutis. Sporta cienītāji īsto azartu izjutīs 5. starptautiskajās pludmales volejbola sacensībās Katrīnas kauss un Latvijas Tautas sporta asociācijas 3. posma sacensībās. Vakarā Mirēš džez orķestra un Dēls teātra dziedošo aktieru koncerts. Ielūdz Alūksnes novada pašvaldība. Saulgriežos 21. jūnijā 22. un ar papildu izrādi tieši pusnaktī Nēkenkalna dabas koncertzālē Dikļos pirmo reizi brīvdabā vērienīgā dejas izrāde No zobena saule lēca. Režisora Uģa Brikmaņa stāstu Agra Daņeļeviča horeogrāfijā Krašņā uzvedumā paudīs 1500 dalībnieku, Vidzemes kori un deju ansambļi, bungu un dūdu mūzikas grupa Auļi, RTU vīru koris Gaudeamus un etnomūziķi. Biļetes uz papildu izrādi no 9. jūnija Biļešu paradīzes kasēs un internetā biļešuparadīze.lv. Vairāk informācijas kocēnunovads.lv. 18. jūnijā tiekamies Ainažos, svinēsim Ainažiem 90. Visas dienas garumā amatnieku tirdziņš, dažādas sportiskās aktivitātes, karsti kūpinātu zivju degustācija, vakarā svētku gājiens, pašmāja radošās Saeimas koncertu uzvedums ar mīlestību Ainažiem un balle kopā ar grupām Zvaigžņu lietus, avārijas brigādu un atspulks, pusnaktī svētku uguņošana, uz tikšanos Ainažos 18. jūnijā. 18. jūnijā visi aicināti Zelkas kalnu Amatas novadas Kujenes pagastā, kur notiks jaunatklāšanas pasākums 2 jupļu sākums no Amatas līdz Gaujai. 8:00 izturīgākie kājām gājēji un nojotāji aicināti pulcēties, lai kopīgi dotos 23 km garā pārgājienā no Amatas līdz Gaujai. 14:00 aicināti visi, arī tie, kas nepiedalās pārgājienā, uz pikniku, radošām nodarbēm, Elgas kalna gardumiem un sadziedāšanos pie ugunskura. Būs iespēja arī palikt līdzpaņemtajās teltīs un sagaidīt saulēktu Elgas kalna virsotnē. Sīkāk informācija www.amatasnovads.lv. Liesmā lasiet Velosipēdistu vasara, prezidents un drošība, izlaidumu laiks mūsu pusē, Valmieras mēbeļnieki, notiņas ogres ritmos, komentē Andis Sedlenieks. Rītdienas druvā lasiet, Straupē remontējot bērndārzu atrodas senu mūri, draudzes dibinātā pansīraune ir ļoti pieprasīta, bioloģiskā saimniekošana iet plašumā, Baltijas valstu muzejnieki tiekas Cēsīs. Akcija Tava daļa, lai daba zaļa atnes uz eko laukumu vismaz 3 tukšas sadzīves ķīmijas vai kosmētikas plasmasas pudeles un laimē akcijas sabiedrības spodrība eko produktu komplektus. Akcijas norises laiks no 1. līdz 30. jūnijam. Valmieras dzīvnieku patvērsmē nonākusi jauna suņu meitene, kas atrasta klaņojot pie Valmieras autostas. Suņu meitene ir čipota, bet nav reģistrēta. Aktīva, ziņkārīga un draudzīga, bet vēl nedaudz bailīga. Saimniekiem vai citiem interesantiem griezties Valmieras dzīvnieku patvērsmē Valmierā Mālielā 1 vai zvanot pa tālruni 292 30 307. Nākamajā diennaktī Vidzemē mainīgs mākoņu daudzums. Nakts aizritēs bez nokrišņiem, savukārt dienā apmācies un lielākajā daļā Vidzemes teritorijas slīs. Vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs austrumu, ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 1 līdz 4 metru sekundē. Naktī gaisa temperatūra gaidām no +12 līdz +15 grādiem, savukārt dienā tā solās būt no +16 līdz +19 grādiem.